Just listen. Čau visiem manā UB moto kanālā. Šodien mums būs interesants maziņš video par mocīti, par Yamaha FZ1. Šito te skaistulīti. Domāju, ka viņu vajadzētu pamodināt no ziemas migas šito zvēru. Sen viņš nav purbulēts. Jā, gribās šito te zvēru pamodināt, šodien pielaist. Un arī gribās plānā nomainīt kēbelīšus, jo šitie kēbelīši man īsti nepatīk. Jā. Kā jūs domājat, ierakst komentārā, iesklāt vai nē? Tā kā jā, šitādus te vat plānā uzlikt ir. Kā tagad uzliksim šitos te foršos zelta kēbelīšus un tad jau parādīšu, mēģināšu pielaist, parādīt, kā viņš skan. Šito izplūdu ar Huriku, Leo Vince. Uzliksim arī šito, parādīšu, kāda skaņa ar šito ir mums. Tā kā jā. Labi, davai ķeramies klāt pie skrūvēšanas un samainīsim kēbelīšus. Davai. Ko varbūt arī parādīšu, kā viņi jāskrūv, varbūt kādam tas interesēs, noderēs, kāds varbūt savam mocim samainīt pa lielam sistēmu visiem močiem vienādi, piemēram, rekurs bremze, jā. Reku te mums ir skrūvīti, un pastamies, reka no apakšas ir vēl viens skrūvi. Vienkārši paņemam, liekam virsū viņu un skrūvējam vaļā. Jā, šito redz attaisam vaļā, un šito te vienkārši ar skrūvgriezni izskrūvējam ārā. Vienkārši kēbeles mums ņemās ārā. Ņemam šito te jauno un liekam iekšā. Un viss. Un noteikti varbūt arī, ka liekat virsū sasmērējot šito skrūvi, te, lai viņi panī vietā slīd. Tā kā tā, vat liekam iekšā un šādi te. Tā kā davai skrūvē klāt viņu tagad. Kā izstās un baigi labi izstās. Tā, reku mums jau ručka pielikta. Viss muki izstās, ierakst komentārā, kā šitā izskatās. Jā, un ar otru pusi mums ir nedaudz savādāk. Ir jāatlaiž vaļā trose, riktīgi līdz galam vaļā, lai mums atbrīvojās. Lai viņš ļurkājās, un reku redzēt, iet iekšā trose, cik var redzēt, lai to trosi var izvilkt ārā vienkārši. Pat arī te ir rekur skrūve jāskrūvē iekšā. Un tas viss pasākums ņemās ārā. Kēbelīts nost ir, rekur trosīte mums ir, un tādā gumijas tā kā ievalkā. Reku nāk iekšā viņam, šitas ir jāņem ārā, šitā tulka, un jāieliek iekšā šinī te. Viņa tā stingries iekšā, tā kā jā, to liekam iekšā. Trosi apakaļ, šinī te vietā, un liekam kēbeli klāt. Tā kā laižam. Sportinieka HDNSL tagad apdraudēta saķeris šteles, zos reģenerē. Tas mums ir salikts, nepagāja 15-10 minūtes un gatavs. Ovā! Kā izstās šitā, man liekas, ka labāk izstās ne te, zeltiņš te. Ļoti labi. Olā! Lai bišķiņ uzsils un ka pagāzēsi. Īstenībā pielikta baigi labi īstenībā, jā. Jaunu aķīt arī ielikt. Tā kā jaunais aķīt arī laikam daudz ko tēlē. Lai bišķiņ pasils, galīgi augsts. Ko mocīt, ja mums ir uzsils, gan arī bijis 8 ceļus ar pagāzēt.
otru Leo Vinci izplūdītu. Ja bišķi sakars izpūtēs laikam, lai bišķi padzēs, nomainīšu, uzlikšu to. Tāpēc parādīšu, kā ar to skan. Mocīti var iegādāties un ir plāns tāds, ja tagad viņu nenopirks līdz mēneša laikā ar šitādiem bez reģistrācijas, bez nekā. Es domāju, mēģināšu reģistrēt un pats braukāties, ja vienkārši doma bija tāda, lai cilvēks, kas grib nopirkt, lai viņš ir pirmais īpašnieks uzreizām. Bet, te ar apskatu vispār nav problēmas sēdies un brauc pa lielu. Brauc uz apskatu, izēja apskatu, pierģistrē un gāzē. Un, kā redzēt, kāds krāsojums arī vēl. Te var redzēt. Ķēdītes viss jauns ir. Tā kā jā. Custom painting. Krāsa vienkārši saulē spīd, viss viņš baigi labi, ļoti kvalitatīvi nokrāsots viss ir. Tā kā jā. Labi, davai es mainu izpūtēju un skatāmies ar otru izpūtēju. Ko es gribēju teikt? To moci gribēju pirkt. Varēs izvēlēties vai no šito Hurika izplūdi Leo Vincejā ar šito banačku. Tā kā labi, davai es noskrūvēšu tūlīt izpūtēju un piešķilšu tūlītās. Parādīšu ar to skaņu, kā ir devē. Es laspiežot jūtu, kad mana aura levitē. Sportinieka HDNSL tagad apdraudēti saķerši. Šitās ceļas nepieskrūvē litīgi līdz galam, viņus vienkārši pielikt. Šādā izstās Leo Vince. Vecais Huriks apakšā. Paklausīsimies, kā šitais skanēs. Skaņa. Šitas ir labāks skan. Bet runājot par šito, šitam arī var kur izņemt ārā DB Killers. Es domāju, ka viņš arī, bet šitas arī labi skana visiem DB Killeriem braucot. Riku visi marķējumi, es domāju, apskat arī var iziet. Papīrs arī viņam ir līdzās nāk šitam nav papīrs. Tā kā jā. Bet, ja baigi vajag reku var līdz nāk, protams, arī oriģinālais rekur. Šitais oriģinālais izpūtējs. Tā kā jā, tāds labums izstās, tā kā ruškas salikts, izpūtējums ir skaidrs, vai tas ierakst komentārā, kura skaņa patīk labāk. Šitas vai šitas? Tā kā tālūk, draugi. Labi, beigsim mēs šito mazo video, es domāju. Apmēram redzējāt, kas ko kā. Ja tiešām interesē šitas te foršais mods, rakstiet komentāros, sazinieties ar manīm. Jā, un pat cena būs tāpat pār ap 6000 būs, jo mods tiešām ir labs. Var teikt, perfekts vispār, sēdies un brauc. Tur viss samainīts ķēdis, viss, varbūt tikai eļu vajag nomainīt pa lielam. Tā kā jā, davai uzliec like, ja patika vidiks, abonē obligāti kanālu. Domāju, drīzumā arī tiksimies jaunajā video, kur būs par smagajiem atkal tiekās drīzumā jaunās vidikos. Davai, čau! Puika izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs, baby, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un